Šodien raidījumā mūsu deputātu darbs Eiropas parlamentā, cūkmena aktivitātes vasarā, dziednieka loma veselības uzlabošanā, Cēsu internāta skola rehabilitācijas centrs aicina pieteikt audzēkņus. Vasara pilnā plaukumā. Šis ir laiks, kas vedina paceļot, lai ko jaunu redzētu un uzzinātu. Arī mēs, raidījuma veidotāji, radām iespēju kopā ar žurnālistu grupu doties Bavārijas virzienā. Un tā gar autobusa logu aizslīdot Vāczemes dabas skatiem, aplūkojām arī vairākus netverami skaistus vēstures un dabas objektus. Bet mūsu ceļojuma galamērķis Strasbūra un Eiropas parlaments, lai tuvāk iepazītu mūsu deputātu darbu Eiropas komisijās. Pašreiz katrā komisijā strādā pa vienam komisāram no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Es strādāju divās komitejās Eiropas parlamentā. Es strādāju enerģētikas, rūpniecības, izglītības komitejā, un otrā ir ekonomikas monetāro lietu komiteja. Tātad varētu teikt, visi jautājumi, kas saistās ar ekonomiku un ar enerģētiku, es pie viņiem strādāju. Kādi ir Eiropas mērķi saistībā ar 3 Baltijas valstu sadarbību šai jomā? Eiropas politikā ir vairāki mērķi vienlaikus tieši enerģētikas jautājumos. Tātad pirmais ir palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, otrais ir samazināt CO2 izmešus, un trešais ir pazemināt patēriņu, tātad energoefektivitāti palielināt. Šajā sakarā, kas viss saistās arī ar importu atkarības samazināšanu, Eiropas parlaments tagad pieņem ziņojumu par infrastruktūras attīstību. Tātad, lai mēs varētu veidot Eiropā arī vienoto enerģētikas tirgu, ir nepieciešams vienots tīklojums. Un, lai mēs šo tīklojumu varētu izveidot, ir vajadzīga arī ļoti skaidra politika, kā mēs uz kādiem principiem. Un es esmu panācis to, ka parlamenta viedoklis ir, ka pirmā prioritāte ir energoizolētības, energosalu likvidēšana. Tātad ir panāks tas, ka Eiropas politika atbalsta Baltijas izolētības un Baltijas atkarību no Gazprom likvidēšanu. Nākamais solis, pie kā jāstrādā, un tur arī mūsu valdībai ļoti jāstrādā, ir panākt 3 Baltijas valstu vienotību tieši šajā jautājumā. Kāds ir jūsu viedoklis par alternatīvās enerģijas resursu izmantošanas iespējām Latvijā? Latvijā nav pārāk daudz resursu, lai mēs varētu teikt, ka mēs esam ļoti bagāti ar atjaunojumiem enerģijas resursiem, bet mums tomēr ir arī savi resursi, kas jāizmanto, jo pie noteiktas tehnoloģijas pakāpes mēs varam izmantot pat arī saules enerģiju. Tas ir labs piemērs, ir Dānija, kas to izmanto. Mēs daudz racionālāk varam izmantot arī vēja enerģiju. Mums ir arī ģeotermālā enerģija, kas varbūt nav tik ļoti izmantojama kā dažā labā citā valstī, bet mums tā ir. Mums ir arī slānekļa gāze, kas ir gan jāizpēta, gan arī jāizmanto. Tas jau gan nav atjaunojamās energoresurss, bet tomēr tas ir resurs, kas nodrošina mūsu daļēji šo enerģētisko neatkarību, kas mums ļoti svarīga. Kā Latvija izskatās uz citu Eiropas Savienības valstu fona vides aizsardzības ziņā? Es gribētu sākt ar to, ka es ļoti lepojos, ka es esmu bijusi tieši vides ministri, jo tā ir sfēra, ar ko Latvija pat tiešām var lepoties. Es domāju, ka Latvija vides jautājumos ir viena no pašām labākajām valstīm Eiropas Savienībā. Tas saistās gan ar to, ka mums ir vislielākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars. Tas saistās arī ar to, ka mēs izturamies ar lielu pietāti pret savu dabu. Cilvēks, kam nāks bieži ceļot, es redzu kaut vai arī atkritumu vākšanas problēmu, arī to, kā cilvēki izturās pret dabu, tur mēs esam absolūti līderi. Jo, esot, piemēram, Itālijā, Sicīlijā, jūs redzat, ka tur stāv atkritumi, kas ir krājušies mēnešiem, varbūt pat gadiem uz ielām. Latvijā tas nav iedomājams. Mums ir daudz ko darīt vēl, protams, valdības līmenī, mums kaut vai atkritumu jomā, atkritumu savākšanas, šķirošanas jomā daudz, kas vēl nav izdarīts, bet mums ir lieliskā iespēja, ka Latvijas tauta ir ļoti ar lielu cieņu pret vidi. Tā kā mēs izskatāmies ļoti labi šajā jomā. Arī ar visiem mazajiem līdzekļiem, kas pašlaik ir Latvijas budžetā, mēs esam izdarījuši tik daudz, kā daža bagātā valsts nevar saņemties izdarīt. Jau 7 gadus Latvijas mežos rosās cūkmens, palīdzot rūpēties par to tīrību un mācot to arī bērniem.
Šovasar Jūrmalas alternatīvā skola mācību programmas ietvaros 3. klasei organizēja vides pētniecības mācību nedēļu Salacgrīvas pusē. Šeit ciemojās arī Cūkmens, lai novadītu nodarbību bērniem par vides tematiku. Kā šodienas lekcijā, cik zinoši ir bērni? Šeit atbraukuši bērni no Rīgas, no pilsētas, bet izrādās ļoti labi. Viss kaut ko zina par dabu, zina, kā jāšķiro atkritumi, zina, ka atkritumi nedrīkst nonākt mežā. Būtībā atbildēja uz pilnīgi visiem maniem grūtajiem jautājumiem. Kādas ir tās interesantākās atbildes, ko esat dzirdējis no bērniem? Kad es prasu, kas Cūkmenam garšo, tad viņi saka, atkritumu garšo. Bet kas tad tiešām garšo? Es dzīvoju mežā, man garšo sēnes, ogas, rieks, viss kaut kas tāds, kas ir mežā. Atkritumus es neēnu, tieši otrādi es atkritumiem cīnos par to, lai viņi nonāk miskastēs, nevis mežā. Un zīles ar cukuru? Un zīles ar cukuru, visgaršīgākais. Par labām zināšanām bērni saņēma dāvaniņas, Cūkmena autogrāfus un zīmogu, kā arī deva zvērestu, nemēslot mežā. Ko tu šodien jaunu uzzināji nodarbībās pie Cūkmena? Es jaunu uzzināju ļoti daudz ko, nevar pat uzskaitīt. Piemēram, kā sauc visus šos noziedzniekus, jeb atkritumus. Kādi bija tie noziedznieki? Noziedznieki bija Lauska, vēl bija Lauznis, Čauksiņš un Blēve. Kā jūs skolā rūpējaties par dabu? Mēs katru gadu ejam tālkās un vācam atkritumus. Pat ja mēs tā kā nav tālkas, tad mēs arī ejam, paņemam kāds atkritumus un izmetam izkastē. Vai jūs arī atjaunojat mežu? Jā, mēs braucam katru gadu stādīt mežu. Jūs tikko arī devāt Cūkmenam zvērestu. Vai tu to arī pildīsi? Un kāds tas bija? Tur bija tā, kad tu nemēslosi mežus un nemetīs atkritumus, un es to darīšu, es nemēslošu mežus, tāpēc, jo tas var kaitēt dzīvniekiem un pašai dabai. Par turpmāko projektu šovasar, kur vēl paviesosies Cūkmens? Katru gadu es braucu visu valsti, pa lielākajām pilsētām, tiekos ar pašvaldības pārstāvjiem, ar vietējo policiju, un tad mēs iepriekšējos gadus cīnījāmies par to, lai atkritumus šķirotu, lai pieņemtu pēc depozītu likumu, un visādas tādas lietas, un šogad mēs brauksim pa valsti darīt tādu lietu, lai katram cilvēkam kaut kādas ir lietas, kuras viņam pēc tam vairs nav vajadzīgas, it kā viņš varētu mest miskastē, nedodies vēl mežā. Lai tas tā nebūtu, var mainīties. Ar drēbēm, ar lietām, ar mantām, un kopā ar tās veikals Otrā elpa. Mēs brauksim visur, kur un mainīsimies pa Latvijas tirgiem, un es stāstīšu, kā vajag mainīties, un lai lietas taču var izmantot to pēc tam. Viņas jau nav vecas, būtībā tikai apnekušas. Nav jāmet ārā. Var samainīties, un tā mēs cīnīsimies pret atkritumiem šogad. Vai jūs arī visas nebūšanas turpināsiet filmēt? Protams! Ir jau ceļmalā salikts tās zīmes, par to, kad mēslo met ārā no mašīnas visādas lietas, notiek filmēšana, slepenā filmēšana, un pieķeram un sodam. Latvijas valsts meži brīdina! Nemēslo mežā! Par cūku pārēsīsies! Kā zināms, medicīna nav visu varoša, un tā cīnās ar slimības radītajām sekām, bet nevis, lai dotu spēku organismam pašam pretoties dažādām kaitēm. Tādēļ jau kopš seniem laikiem cilvēki meklē palīdzību pie dziedniekiem. Mēģinājām noskaidrot, kāda ir dziednieku darba būtība šodien. Pēc būtības jau dziednieku uzdevums ir pavisam vienkārši. Viņam jāsakārto slimnieks gan fiziski, gan garīgi. Nekāda liela nozīme jau nav tai diagnozei, nav nozīme slimnieka attālumam, cik tālu viņš ir no dziednieka. Nozīme ir tam, vai slimnieks grib, lai dziednieks viņam palīdz. Līdz ar to, ja ir šāda te attieksme, tad tas kontakts starp slimnieku un dziednieku ir pavisam citā līmenī. Piemēram, pietiek atsūtīt īsziņu ar 2 vārdiem: lūdzu, palīdziet. Slimniekam pēc būtības ir jāzina, kas jādara seanses laikā. Viņam jābūt minimālai informācijai par dziedināšanu. No mana viedokļa slimniekam ir apmēram 5 sekundes jāpadomā par sevi tādā plāksnē. Man ir slikti tur, tur un tur. Vienkārši.
Nākošais lielais mēģina man palīdzēt. Nu, lielais tas būtu es. Jā. Un trešais ir jāvēlās tur, kur ir slikti, lai paliek labāk. Lai nākošās 5 minūtes slimnieks padomātu pavisam par kaut ko citu, nevis vairs par savām ķibelēm, par savām problēmām. Šādā režīmā tātad slimniekam ir jāpavada 45 minūtes. Tad slimniekiem ir iespējams palīdzēt, tad, ja viņi piezvana. Tas jau arī būtībā, šodien tas ir luksus variants. Jārēķinās ar to, ka vajag laiku, līdzekļus, lai aizbrauktu no savām mājām līdz ārstam. Kā saka, un šeit atliek tikai paņemt telefonu un piezvanīt. Tas jau ir pavisam cits variants. Tātad, vai piezvanot, man ar kaut kas īpaši ir jāzina? Nē, man nav jāzina. Man nav jāzina ne slimnieka atrašanās vieta, ne viņa vainas. Būtībā jāzina, ka viņš grib, lai viņu dziedina. Ir arī tāds variants, kad slimnieki var saņemt dziednieku palīdzību, tad, ja viņi pieslēdzās strādājošam dziedniekam. Katru vakaru 10:00 man ir seans. Dziedniekiem ir iespējams dziedināt arī ļoti daudzus cilvēkus vienlaicīgi klātienē. Šādi seansi arī savulaik notika, bet 1990. gadā ar ministru kabineta rīkojumu numur 26 masveida seansi Latvijā tika aizliegti. Es domāju, ka būtu pareizi tagad, izmantojot gadījumu, vērsties pie mūsu valdības un vajadzētu to 26. rīkojumu tomēr atcelt. Tad dziednieki, kas var strādāt ar lielāku cilvēku skaitu vienlaicīgi, varētu palīdzēt cilvēkiem uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību, kas šodien tomēr ir ļoti svarīgi. Iepazīties ar dziedināšanas noslēpumiem varat arī Jāņa Lielā izdotajā grāmatā. Grāmata nopērkama Rozes un Rēriha grāmatnīcās. Atkal jau klāt jūnijas, kad Latvijas skolās izlaidumi. Daudziem tas saistās ar jautājumu, kur mācīties tālāk, bet vecākiem šis ir laiks, kad jāizlemj, kurā skolā sūtīt savu atvasi. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir mācību iestāde, kurā mācās bērni no visas Latvijas, kā arī tie bērni, kuri cieš no bronhiālās astmas un citām plaušu slimībām. Kāds ir bijis šīs mācību gads? Aizvadītais mācību gads ir bijis ļoti ražīgs. Šodien notika izlaidums un skolu beidz 26 absolventi. Daļa no absolventiem kārtoja valsts pārbaudes darbus, un mēs esam ļoti priecīgi, jo šī daļiņa apliecināja mūsu pedagoģa sniegumu. Piemēram, angļu valodā no 6 kārtotājiem 2 bija 10 balles. Tas ir rādītājs tomēr. Matemātikā bija ļoti labi panākumi, bija 9 balles 4 skolēniem no 8 kārtotājiem. Tas pats arī sakāms par latviešu valodu un arī par vēsturi, kur arī vienam audzēknim bija 9 balles. Tas liek domāt par to, ka mēs savu darbiņu esam veikuši godprātīgi. Un par to es gribu teikt lielu paldies saviem kolēģiem skolotājiem. Slimie bērni skolā paralēli kvalitatīvam mācību procesam saņem arī atbilstošu ārstēšanu. Mācības šeit notiek visas dienas garumā, daudz laika veltot fiziskajām aktivitātēm. Plaši skolā attīstīta interešu izglītība. Bērni brīvajā laikā var nodarboties dažādos pulciņos. Labi rezultāti sasniegt arī dažādās mācību olimpiādēs, sacenšoties pat ar ģimnāzijām. Šis gads ir bijis bagāts dažādiem notikumiem. Uzņemti viesi no Zviedrijas, kā arī pedagogu un medicīnas personāla pārstāvji pabijuši tur, lai dalītos pieredzē, kā arī lai veicinātu sadarbības projekta attīstību. Mēs jau sadarbojamies ar Cēsu rajonu vairāk nekā 13 gadu dažādos projektos. Iepriekšējais bija bērniem ar īpašām vajadzībām, un tas bija ļoti veiksmīgs. Pēc tam mēs saņēmām priekšlikumu no šīs skolas, ka arī viņi ir gatavi veidot šādu sadarbības projektu, un šī lūk ir pirmā mūsu vizīte, lai iepazītos ar skolas darbu. Paredzēta arī tikšanās ar vecākiem, kas mūsuprāt būs ļoti interesanta. Tad jau drīzumā mums radīsies auglīgas diskusijas par to, kāda varētu būt mūsu sadarbības forma.
Vai arī Zviedrijā ir tādas mācību iestādes, kur mācās ar plaušu slimībām slimie bērni? Nej, det är helt annorlunda i Sverige. Nē, Zviedrijā šādu skolu pašreiz nav. Pie mums bērni, kuriem ir smagākas plaušu slimību formas, apmeklē ārstu, un viņiem ir regulāra intensīva medicīnas personāla uzraudzība, un ļoti rūpīgi tiek sekots viņu veselības stāvoklim. Bērni regulāri nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu. Mēs Zviedrijā izmantojam arī dažas terapijas formas, kas ir diezgan dārgas, un es pieļauju, ka Latvijā tās netiek tik bieži izmantotas. Kā jūs redzat perspektīvē šo sadarbību? Es domāju, ka vienmēr ir sadarbība tā, kas papildina cilvēks un vienmēr kaut ko jaunu uzzina. Mēs kaut ko par viņiem un viņi par mums. Kaut arī mums varbūt liekas, ka viņi ir kaut kāds cik tur soļus priekšā mums, bet vienmēr ir kaut kas tāds, ko mēs arī ar minimāliem līdzekļiem, ar savu entuziasmu, savu gribu un savu domu varam izdarīt, kas patiesībā viņiem arī ir ko mācīties. Saku, mums bija jau 5 gadu sadarbība ar Zviedriem un ka mēs stāstījām, kā mēs visi kaut kā strādājām, viņi tiešām ļoti, ļoti ieinteresēti bija. Un tā nav, ka mums nav ko teikt un nav ko pastāstīt. Un šeit tā sadarbība Cēsu meža skola mums ir jau, man liekas, vairāk nekā 10 gadus ar doktoru Belovu. Es domāju tā apusē, kad ja mēs viņus aicinām uz kādiem pasākumiem, ko mēs organizējam, kad viņi ļoti labprāt brauc un vienmēr ir ļoti atsaucīgi. Mums patiešām tā ļoti patīkam ar viņiem kopā strādāt. Šodien izlaidums. Kādas atmiņas par skolu tu paņemsi līdzi? Došos dzīvē ar atmiņām par draugiem, par ekskursijām, kā arī par saviem skolotājiem un visām zināšanām, ko šeit ieguvu. Vai tava veselība ir uzlabojusies? Ir uzlabojusies ievērojami. Nav tik grūti elpot fiziski piepūles laikā. Tālāk es iešu uz Rīgas valsts tehniku un dzelzceļnieku centru, mācīšos par vilcienu vadītāju. Cēsu sanatorijas internāta skola ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar bronhiālo astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un iemācās visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošos skolu programmas no 1. līdz 9. klasē, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās.